Solījums. Un Marija sacīja: Mana dvēsele slavē to kungu, un mans gars gavilē par Dievu manu pestītāju. Jo varenais lielas lietas pie manis ir darījis, un svēts ir viņa vārds, un viņa žēlastība paliek uz radu radiem pie tiem, kas viņu bīstas. Viņš gādājis par savu kalpu Izrēlu un pieminējis savu žēlastību, kā viņš runājis uz mūsu tēviem, uz Ābrahāmu un viņa dzimumu mūžīgi. Lūkas evaņģēlijs. Ieklausies, ko Marija izdzied savā slavinājumā. Viņa apraksta Dieva darbus, turklāt pagātnes izteiksmē. Viņa saka: Dievs ir izklīdinājis lepnos un nogāzis varenos, nevis grasās to darīt. Viņa saka: Viņš ir paēdinājis izsalkušos un bagātos atstājis bešā. Viņš ir palīdzējis Izrēlam pieminot savu žēlastību pret Ābrahāmu un visiem ticīgajiem. Kādēļ gan viņa to visu apraksta pagātnes izteiksmē? Ikdienas varam paraudzīties apkārt un redzēt, ka šīs lietas taču vēl nav notikušas. Marija var runāt par šķietamu pagātni, jo apraksta pasauli, kuru Dievs ir sakārtojis. Ļaunums ir iznīcināts un ir pienākusi Dieva valstība. Viņa ar lielu pārliecību to izsaka pagātnes formā, jo zina, ka tas ir apsolīts. Kādēļ? Jo pasaulē ir nācis Jēzus. Šis bērns ir pats Dievs, kurš tur savus solījumus, un nekas nespēja viņam stāties ceļā. Viņš glābīja gan mūs, gan visu radību no ļaunuma spēka. Viņš kļuva par cilvēku, cieta, mira un augšām cēlās. Tas ir apsolījums. Debesu Tēvs, pateicos Tev par visiem apsolījumiem, kurus mums dod savā bezgalīgajā mīlestībā. Āmen.